sajūtas. Man pārsteidz šodien publiskotie Eirobarometra pētījuma dati, kur 62% Latvijas iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar pašreizējo dzīvi. Nu, tas ir vairāk nekā puse, un pat ir 51% ir diezgan apmierināti. Tas nozīmē, ka vairāk vai mazāk kaut kāda zināma stabilitāte veidojās, jo pagājušā gadā bija tikai 60% iedzīvotāju apmierināti. Nu, tad tas, ko liecina, ka tā dzīve varbūt uz augšu mums iet, nezinu. Tas ir ekonomisks, protams, jautājums, bet politiski jautājumi arī atstāja ietekmi uz mūsu sabiedrības garstāvokli un noskaņojumu. Pavisam drīz būs referendums par valodas jautājumiem, un tas, protams, ir sāsinājis dažādas līdz šim varbūt, pazudušas, bet varbūt dziļāk kaut kur pagriedē iedzītas lietas un pārdomas ir raisījis arī par patriotismu. Kas tas tāds īsti ir? Tā ir tāda ļoti grūti formulējama. It kā jau formulēt un definēt to var, bet katram tas varbūt ir skatījums uz to ir savādāks. Patriotismu var izmērīt. Nu arī, protams, tikai socioloģiskās aptaujas rezultātā. Mūsu rīcībā ir daži interesanti skaitļi un fakti par to. Manuprāt, tie būs kādam varbūt pat pārsteigums. Pētījuma centra SKDS rudenī veikta aptauja sniedz mums visai interesants un analīzes vērtus datus par Latvijas cilvēku patriotismu, par kur beidzamā laikā dzirdēts, ka tas ejot mazumā. Un vispār slikti mums esot ar to patriotismu, jo cilvēki brauc prom, neko par Latviju vairs negribot dzirdēt, un vispār mēs mīlam šo zemi, bet neieredzam šo valsti un tā tālāk un tā joprojām. Faktiski tā retā reize, kad varam just patriotismu tīrā un piesātinātā veidā, ir varbūt vienīgi dziesmu svētku vai pasaules čempionāts hokejā. Lai arī skepsē par mūsu patriotismu, protams, ir pamats, tik traki jau arī vēl nav. Tā, piemēram, 72% aptaujāto apgalvo, ka nevar palikt vienaldzīgi, ja apkārtējie izrāda necieņu pret valsts simboliem, karogu vai himnu. Un vispār 69% respondentu uzskata sevi par Latvijas patriotiem. 61% pat lepojas ar to, ka ir Latvijas pilsonis. Bet tajā pat laikā pretējo, respektīvi kaunās par to, ka dzīvo Latvijā pārāk daudz, katrs ceturtais aptaujātais. Aizdomāties vērts ir arī par to, ka vairāk nekā puse mūsu cilvēku domā, ka ņemot vērā slikto materiālo stāvokli, ir pilnīgi attaisnojums, ka cilvēki neuzskata sevi par Latvijas patriotiem. 43% piekristu pārcelties dzīvot uz kādu citu valsti, ja tas nozīmētu ievērojumu dzīves līmeņa celšanos. Pretēji bieži dzirdētajam, ka arī tagad, ja vien to vajadzētu, mūsu cilvēki būtu gatavi visiem līdzekļiem aizstāvēt Latviju. Patiesībā bruņotā konflikta gadījumā valsts ar ieročiem rokās būtu gatava aizstāvēt tikai 39% aptaujāto, kamēr 45% to nedarītu, un lūk, tas jau gan ir simptomātiski. Tikai 38% ir gatavi valsts uzplaukumu vārtā pieciest ekonomiskās grūtības, respektīvi ticība nacionāliem ideāliem mums beidzamo 20 gadu laikā ir gājusi mazumā, un tagad mēs vadāmies pēc principa, kas, protams, ir pareizs, bet ar patriotismu tam ir visai maz sakara, proti dzīve ir viena un tā ir jādzīvo pēc iespējas labāk. Tāpēc nevajadzētu arī pārāk brīnīties par to, ka tikai 32% Latvijas cilvēki ir gatavi visiem spēkiem censties panākt, lai viņu bērni dzīvot Latvijā, neraugoties uz to, ka citur tā labklājība varbūt ir lielāka. Un tomēr no kādas citas SKDS aptaujas redzams, ka cilvēka attieksme pret apgalvojumu, ja man būtu tāda iespēja, es labprāt dotos dzīvot uz kādu no rietumvalstīm, mazinās uz mazuma pusi. Proti, ekonomiskās krīzes apogejā 2009. Gadā apgalvojumam piekrita vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji, taču beidzamajos gados ir vērojama neliela, taču stabila šādi domājuša cilvēku samazināšanās. Pesimisti gan saka, ka tas tāpēc, ka lielākā daļa šādu domājošo jau ir prom, bet jebkurā gadījumā līdz beidzamās 10 gadu stabilajam skaitlim, plus mīnus 30% prom braukt gribētāji, mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams. Un vēl interesanti, ka beidzamos 3 gadus ir gandrīz vienāds to cilvēku skaits, kas aptaujās saka, iespēja, ka viņi tuvāko gadu laikā varētu doties strādāt uz ārzemēm, ir maza vai drīzāk maza. Taču arī citos gados uz šo jautājumu cilvēki ir atbildējuši līdzīgi. Tas nozīmē tikai to, ko reiz teica mana vecmāmiņa. Cilvēks domā, Dievs dara.